Nu ko, skaties, BMW M plastmasas oriģinālais. Bet, kas attiec uz šito golfu, kur bija norūsējis tas stūris, es domāju, ka mēs darīsim tā. Brunoks tēt ir uzpūst, lai viņš izrēģē, mēs viņu notīrīsim nost, un visu stūri mēs uztaisīsim ar EVA 022, respektīvi nogruntēsim visu ar EVA 022, un pēc tam UBS un vasku pa virsmu. Un skatīsimies, vai būs labāk, kā bija pirms tam. Es domāju, ka Čoms mums feedbacku atsūtīs vai kā, un tad redzēsim, jo kaut kā ar tiem, kur ir bijis jau sarūsējis ar tiem riktīgi sarūsējušām vietām, kaut kas tur ir jāizdomā, jā. Kaut kas tur ir jāizdomā. Starp citu, prikols šitāds te, karoči taisījām to M5, un cilvēks saka, jūs man plastmasu pazaudējāt. Man bija plastmas. Neviens nav redzējis to plastmas. Viņš saka, nē, man tur bija plastmas. Un viss. Un ko mēs? Mēs sakam, labi. Tā mēs pasūtam to plastmas jaunu. Jauns oriģinālais plastmas no BMW M5. Kaut gan neviens ne to plastmasu neredzējis, nezinājis. Kas to lai zina, kā tā teikt? Tur jau vairs neviens nezina ko, bet ja nekā citādi, tad būs dāvana. Bet jā, šito stūri tīrīsim nost līdz spīdīgam metālam. Redz, te slikti tas, ka tas savienojuma vieta. Zini kā, skaties. EVA 022, un pēc tam, tā kā otrajam golfam tā poliuretāna gumija apakšā, kas spiežās ar augstspiedienu pistoli, hermetiski tā, un to nopūtīsim visu šito stūri. Ko, Ralf? Vai? EVA 022 un gumija un nokrāsot. Te vai varētu tā pamēģināt? Jā, davai, karoče, mana ideja tāda. Notīram līdz metālam, Brunoks, ka izreģējam, notīram līdz metālam, vēlreiz Brunoks, notīram līdz metālam, pēc tam EVA 022, pēc tam krāsojam, pēc tam šķiro gumiju, sākam no sākuma. Tātad notīram līdz metālam, pēc tam EVA 022, jā, nogruntējam, viss labi, un pēc tam gumiju, augstspiediena, poliuretāna, kā otrajam golfam, lai viss pārklājās. Un pēc tam nokrāsojam. Tāda ideja. Un pēc tam jau, ka nokrāsoja, tad tur varam uzpūst UBS un vasku. Un tad redzēs. Gan jau Čoms mums pēc tam pastāstīs, kā turās. Es domāju, tāda ideja. Hot! Davai, pišķel juhu, lai labi ripo.